Pēc jūsu pieprasījuma atveram fizikas failu entropija. Entropija. Sāksim ar entropijas vēsturi. Entropijas jēdzienu ir ieviesis Rudolfs Klaudijus, kas no grieķu valodas nozīmē pārvērtība. Jā. Parasti vārdu entropija mēs saprotam kā nekārtība. Entropija ir neatgriezenisks process dabā. Notiekot visiem neatgriezeniskiem procesiem dabā, palielinās entropija. Vislabākais piemērs, lai jūs saprastu, kas ir entropija, mēs varētu ņemt virtuvi. Kad mēs gatavojam pusdienas, piemēram, rosolu, mēs saliekam visu skaisti pa vietiņām, vai ne, tur natrijas uz bļodiņu, un sākam kaisīt. Kad rodas nekārtība, kad ir salikti visi sagriezti gurķīši, tad rodas entropija, jo nekārtība ir entropija. Un virtuves priekšmetu entropija ir palielinājusies, jo radusies liela nekārtība. Termodinamikā ar entropiju mēra enerģijas daudzumu fiziskā sistēmā, ko nevar izmantot, lai veiktu darbu. To apzīmē ar burtu S. Tā ir arī mērvienība nekārtībai kādā sistēmā. Entropijas princips pamatā nozīmē, ka jebkurā izolētā sistēmā entropija jeb nekārtība tiecas palielināties, bet nekad nesamazināties. Šis princips attiecas tikai uz izolētām sistēmām. Zeme, piemēram, nav izolēta sistēma, jo to nepārtraukti sasniedz saules gaisma jeb enerģija. Vispār pieņemts ir uzskats, ka visums savukārt ir izolēta sistēma. Tāpēc entropija tajā nepārtraukti palielinās vai vismaz nesamazinās. Kā jau iepriekš mani kolēģi Rota teica, runāja par neatgriezeniskiem procesiem, jeb entropiju, tad ļoti tipisks piemērs ir degšana, kad entropija jeb nekārtība tiec aizvien palielināties un nesamazināties, un tā nekad vairs reāli nav atgriežama sākotnējā stāvoklī. Iedalās divi procesi. Ir atgriezeniskie procesi un neatgriezeniskie procesi. Neatgriezeniskos procesos ir jāpieliek spēks, lai procesu atgūtu sākotnējā stāvoklī. Kā labu piemēru mēs varētu paņemt plastelīnu. Mēs nometam viņu zemē, bet mums ir jāpieliek spēks, tas ir jāpieliec pašiem un jāpaceļ šis plastelīns atpakaļ, lai viņš atgrieztos sākotnējā stāvoklī mūsu rokā. Bet atgriezeniskajos procesos nav jāpieliek spēks, jo šis process pats atgriežas sākotnējā stāvoklī. Kā piemērs būtu basketbola bumba. Mēs viņu izlaižam no rokām, viņa apcitās pret zemi un nonāk atpakaļ, tas ir mūsu roku augstumā. Tātad nebija jāpieliek spēka. Tātad, paaugstinoties temperatūrai, entropija parasti palielinās.
jo intensīvākā daļiņa siltumkustība sistēmu padara nesakārtotāku. Spilgts piemērs ir ledus kušana. Siltumu ietekmē tas kūst, un entropija aizvien palielinās. Neatgrieznisks process patstāvīgi var noritēt tikai vienā noteiktā virzienā. Piemēram, mēs izlejam ūdens glāzi. Nekad nebūs tā, ka tas patstāvīgi atkal ieliesies glāzē. Cik jāsaka, izliet ūdeni nesasmilsi. Aplūkojot sīkāk neatgriezeniskos procesus. Tātad, pieliekot spēku neatgriezeniskiem procesiem, mēs varam iegūt atpakaļ šo procesu sākotnējā pozīcijā. Piemēram, ņemsim maizīti. Mēs no rīta uzsildam maizīti. Viņa palēnām sāk atdzist, bet pieliekot spēku, mēs atkal viņu varam dabūt gatavu siltu. Tas ir ieliekot viņu atpakaļ mikroviņu krāsnī. Šis ir tas pieliktais spēks un var atgriezt atpakaļ siltu. Bet neatgriežiskie procesi iedalās arī tādos, kur pieliekot spēku, nekādīgi vairs nevar atgriezt sākotnējā pozīcijā. Tie ir bioloģiskie procesi. Piemērs ir šī pati maizīte, piemēram. Mēs paņemam no rīta, uztaisam maizīti, apēdam viņu, bet pieliekot jebkādus spēkus, mēs nevaram vairs viņu atgriezt sākotnējā pozīcijā. Jo tieši to maizīti, kuru mēs apēdām, mēs vairs nekad neiegūsim atpakaļ. It's time to be bigger, bigger, stronger, stronger, harder, harder.